Vispirms ir jāsaprot, ko tu gribi mainīt šajā apkaimē, un tad ir jāseko, jāmeklē, jāgooglē, jādomā un jāmeklē sev līdzdomātāji, ar kuriem kopā to var darīt. Un nevienmēr tie būs kādi ļoti, teiksim tā, vecāki un pieredzējušāki cilvēki. Es domāju, ļoti veiksmīgi to var realizēt arī paši jaunieši savos 16, 20 un arī 15 gados. Tā kā galvenais jāmeklē līdzdomātāji un jāsāk rīkoties. Jo apkaime ir pirms tam bijusi tāda degradētāka un smagāka, jo vieglāk viņa ir celt, jo tad ļoti ātri tu jūti progresu. Šobrīd attīstīt kluso centru būtu ļoti grūti, jo dzīvo ļoti snobiski cilvēki un tā joprojām. Bet, teiksim, Maskavas forštat, Sarkandaugavu, tos pašus mikrorajonus un tā, ka ļoti viegli, ļoti daudz cilvēki, kuriem ir brīvs laiks, kur ir atvērti un ļoti iesaistoši. Tā kā es redzu ļoti lielu perspektīvu un arī pati lokācija, tas ceļš uzreiz uz tuvajiem vecākiem, gan uz jūru, gan uz vispārējo, gan tepatās blakus centrs. Man liekas, ļoti laba vieta. Ko es gribētu novēlēt katram jaunietim ir sākt apzināties to, ka mēs katrs esam tas, kurš veido šo valsti. Un veido viņu ne tikai fiziski, bet arī savās domās. Tā kā galvenais ir nemīst un spērt pirmos soļus un sākt kaut ko darīt. Un sēdēt stūrī un gausties, tas pats vienkāršākais, ko var darīt. Tā kā jādarbojas tikai.